mani varētu teikt, es domāju, tā diezgan brutāli izmeta no tās vecās pasaules ārā uz to jauno caur šo, caur šo fizisko transformēšanos un, nu, kā saka, tā dvēseles tumšā nakts man bija vienkārši tas tajā periodā un to vajadzēja izdzīvot un tad piecint pa jaunu cilvēku. Bet es vēl gribēju pateikt to, ka tur bija tevis iepriekš jautājums par to, kā noturēt arī tās pārmaiņas. Tas arī ir svarīgi. Ja sākumā, kad atveseļošanās sākumā, ka man tur speciālists teica, man tur viss uzturis jāmaina, un tad es visos cilvēku stāstos lasīju, cik svarīgi ir garīgā mentālā puse. Un es, protams, tad bija tikai fizisks ķermenis, vispār neko citu tādu nedomāju. Un tad es pie sevis ar prātu, protams, domāju, nu ne jau visu dzīvi tagad man būs jāiet, tur tāds uzturs, tur tāds ierobežots. Ne jau tur man teikt jāiet kaut kādā, nezinu, lai kļūtu par garīgu, man jāiet tur kaut kādā sektā vai kaut kur iekšā. Es reāli, man prāts no tā visa baidījās. Bet tad, kad es pakāpeniski to visu mainīju, kā es jau iepriekš stāstīju, kad prātu vajag pieradināt pie tā visa, un tad, kad mēs viņu pieradinām, tad viņam tas jau sāk iepatikties pašam. Ja cilvēki jūtas tā kā apmaldījušies, tas vienmēr jāvērš pie sevis, pie savām tām sajūtām, ko es jau teicu, jo nu, prāts mūs visticamāk jau nevedīs uz to jauno pasauli. Viņš jau gribēs palikt tajā vecajā pasaulē, tajā drošībā, kur viņš visu zina, un viņam neko jaunu nevajag izdomāt. Viņš zina, kas notiks tur no rīta, vakarā, bet lai nonāktu uz to jauno pasauli, tad mums ir jāieklausās sevī. Un kā to darīt, tas ir kāpt ārpus tās komforta zonas un darīt tos, kā es jau teicu, tos mazos ieradumus katru dienu. Un tā kā tagad es arī kaut kādas prakses, ko es daru, tas, nu, kaut vai fiziskās lietas, ka tu, nezinu, ej augstā dušā vai vēl kaut ko, un tu katru dienu taisi, nezinu, tu to dušu augstāk, vēl kaut ko, tu to komforta zonu palielini, un tas jau tevi tuvina tām pārmaiņām, tai jaunajai pasaulē. Nu, es par fiziskām lietām šobrīd stāstu, bet garīgi un mentāli, protams, tas jau arī tikai darbs ar sevi un smadzeņu pārliecināšana, kad man sākumā bija tā smagā depresija, manas smadzenes bija pilnīgi tumšas. Un es sākumā meditācijās, es vispār nezināju, kas ir meditācija, es vienkārši sēdēju un uzliku mūziku un kaut ko darīju. Un tad es sāku pilināt tajās melnajās smadzenēs pozitīvās domas, vienkārši mākslīgi pilināja iekšā kaut ko pozitīvu. Un tad pagāja mēnesis, 2, 3, 4, un tās smadzenes sāka kļūt gaišākas pašas, tāpēc, kad vienkārši viņu pilināja to pozitīvo enerģiju, kaut gan tā depresija joprojām bija, kamēr tās pozitīvās lietas pārņēma tās smadzenes lēnām. Un tas arī veidoja pēc tam laika gaitā to pārliecību, un tad atpakaļ ceļa vairāk nav, jo smadzenes vairs negrib atgriezties tajā vecajā pasaulē. Arī šobrīd, ja es sākumā domāju, kā es varēšu visu mūžu tur ēst tādu un tādu uzturu, kā es varēšu tur, nezinu, kļūt par tādu garīgāku būtni vai mentāli, tad šobrīd smadzenes vairs negrib atgriezties tajā vecajā, viņas pilnīgi tas nav vairs iespējams, jo viņas ir pārliecinātas par to, ka kur es esmu šobrīd, tas ir pat pareizais ceļš, bet nu vienkārši tas, kā es jau teicu, tikai darbs ar smadzenēm un pārliecināšana, afirmācijas, mantras un viss pārējais.